citi tur guļ vēl teltīs. Tad jāmodina augšā, un jā, tad ir reiz bailes, viņš tur kustās, nekustās. Principā tas alkohols varētu arī nebūt klubā. Tur jau to pankus klausījās tie paši vecāki savā jaunībā, pēc tam klausās viņu bērni un mazbērni klausās. Domāju, šoks bija daudziem tāds, kad ieraudzīja viņu pēc 20 gadiem. Labdien, dārgie draugi! Šodien kārtējā prāta spēļu podkāsta epizode, un pie manis ciemos ir Uldis Pabērs, Samersona tēvs, tā var teikt. Nosacīt, jā. Pie radīšanas bija citi, bet jā. Cik gadus jau esi pie Samersonas dūris? No 18. gada sanāk 6 izlaidumi manējie, 2 bija Covid laiks, un tad 6. Uldi, kā ir, teiksim, festivāls? Tas ir ļoti atkarīgs no laikapstākļiem. Mums pagaidām veicās. Nē, protams, ir... ir atkarīgs, jā, bet kaut kā īstenībā, mēs speciāli izvēlējušies to laiku, esam jūlija beigas, augusta sākums, un galvenais, ka jūra ir iesilusi, jo vēl nav sākušās rudens vētras, tā ka tajā laikā tā mierīgāk, un ja tur bišķiņ uzlīs lietas, tas arī nav nekas tur tā, ka jā, viss normāli. Cik pagājuši gadu bija apmeklētāji? Pāri pa 40,000 bija, jā. Super. 2 dienu laikā tas tie nav tā kā unikāli, bet jā. Super. Un mākslinieki taču no visām pasaules malām ir sabraukuši. Mums ir tradicionāli tā kaut kādas 6, 7, 8 valsts, kā kuro gadu iekrīt, ir tie mākslinieki no dažādām valstīm. Mums ir tie lielie DJ, bet mums ir tādas mazākas grupiņas, arī visādas braukāju visādiem showcase festivāliem, skatos kaut ko interesantu, atvestu tādu, lai nav viss vienveidīgi. Mums jau ir ļoti, ļoti dažāds tas saturs. Kā tu izvēlies, kur spēlēs, kurus aicināt, kurus neaicināt? Pēc sajūtām? Es teiktu, var sadalīt 2 daļās. Ir viens, kas ir pārdot biļetes, ir mākslinieki, kas ir tāds masu vairāk, un tad ir tādi, kas ir sirdī, var beidzot atļauties, jo kaut kāds pirmos gadus jāuzdzen tā masa, lai tie cilvēki būtu pietiekami daudz, un pēc tam tu var sākt likt lietas tās, kas ir interesantas, un sākt rādīt tas, kas nav komerciāls tīri. Visādas parādās panku, skatuve un roks vairāk un tāds, ne hip-hops pats par sevi tur ir un tā. Es skatos, kas interesē cilvēkiem, un tad es vēl kaut ko pielieku no sevis klāt, kas varētu būt interesants cilvēkiem. Mēs kā prāta spēles arī esam 2 reiz piedalījušies Samersonā. Mēs bijām ar vienu kompāniju kopā, un mēs taisījām silent disco stilā muzikālās prāta spēles. Atceros, arī bija riktīgi interesanti. Un ko es ievēroju, ka principā tiem cilvēkiem, kas apmeklē šo festivālu, viņiem laikapstākļi ir pilnīgi vienaldzīgi. Viņi nāk, viņi zina, ka būs tas foršais tusiņš un iet un darās. Un kas vēl bez šiem mūziķiem šogad plānojas? Kaut kas tāds interesants, atraktīvs? Mums jau ir, pirmkārtām, festivāls nav tikai 2 dienas. Jā, tad, tradicionāli ir tā piekdiena, sestdiena, bet reāli jau festivāls sākās vēl 2 dienas iepriekš. 3. 4. ir pilsētas koncerti. Mums pamazām esam izauguši jau līdz 3 kultūra vietām, kur notiek. Tas ir Juliāns pagalms, Pegas pagalms, Viktorija, jau pagājušā gadā 3 vietas bija. Tur jau notiek koncerti, tur katru dienu pa 5 grupām, 2 dienas, tur kaut 25 mākslinieki bija pa turienu vien. Un tas arī būs šogad noteikti, tātad mēs to turpināsim. Tas ir tā, lai cilvēki nebrauc tikai uz nedēļas nogali, bet var arī ātrāk aizbraukt, jo tur viss kaut kas interesants notiek. Pašā festivālā mēs tā kā fundamentāli neko nemainīsim, tāpēc, ka tā formula strādā un labāk, tad viņu arī neaiztikt, lai viņi strādā, ar kaut ko pielikt, drusciņi klāt, paeksperimentēt. Tradicionāli mums tā sestdiena ir bezmaksas ieeja, to vēl joprojām daudzi nezin, bet tas ir visus gadus tā bijis no 1. gada līdz pat šim, un mēs neplānojam to atcelt. Tas nozīmē, ka sestdienas pirmspusdienā var līdz kādiem 3-4 ir bez maksas nākt iekšā, ir konči, ir parkā 2 skatuves, pludmalē 1 skatuve. Viss notiek. Mums sestdien arī ir volejbola turnīrs pie lielās skatuves tradicionāli, tas arī noteikti būs šogad. Dažādas atrakcijas, mums ir tie sadarbības partneri dažādi, kā piemēram arī ar prātspēlēm, ir kaut kādas spēles notiek, visādas aktivitātes, tā ka, bet pieturēsimies pie tā, ka visi mūzikas žanri un balva līdz rītam. Uldi, kāds bijis lielākais fuck-ups tajā visā?
Taču bez kurioziem neiztikt. Nē, jā, tādi, nezinu, tādi smieklīgi fakapi, lai gan jau kaut ko tādu, tad pie tā bija jāpiedomā. Jo man prasa to ātrumā nekādīgi nevar neko tādu izdomāt. Piemēram, ir bijuši kādi mākslinieki, kas atbrauc un pēkšņi izdomā, ka viņš neuzstāsies, jo viņam kaut kas raiderī tur nav bijis. Nē, tā nav bijis. Ir tāda, ka neatbrauc, bet, bet tas jau bija sen, tas, nezinu, cilvēki tā jājā. Kad jums pēdējoreiz kāds neatbrauc? Vajag sen, kaut kad bija, tur, nezinu, 11. gados kaut kad bija, ka neatbrauc. Drīzāk ir tā, ka visādi, tas nav tā kā fakaps, bet tādi jocīgas lietas, ka, teiksim, es kādu mākslinieku ielieku agrāk, teiksim, pirmspusdienā uzstāties, tur kaut kādos 12. vienos. Viņam liekas, ka būs pa maz cilvēku, tad paši iet uz Telšu pilsētiņu kurina. Kad būs koncerts pēc stundas, un tā, ka paši aicina, lai ceļās augšā sestdien un iet uz končiem. Tā, ka, vēl ir kaut kādi, nezinu, tur mums ir kaut kādi atbalstītāji, un tad kādi mākslinieki izdomā, ka viņi ar konkurējošā produkta, teiksim, simboliku vai tērpiem vai kaut ko vēl lienu skatuves mēģina kaut ko tur izdarīties. Tādi visādi brīnumi tur notiek. Klausies, ar raideriem vienmēr ir tie mīti, ka mūziķiem visādākie raideri ir tādi, kuri brīžiem liekas, bet, priekš kam tev to vajag? Jā, tas raideru diapazons ir vienkārši brīnumais. Tur, es teiktu, paņem kaut kādu diapazonu, ir viens DJs, kas atbrauc, tas man bija pilnīgs pārsteigums. Viņš atbrauc pilnīgi viens pats, ne pat menedžeri, ne skaņotāji, nekā. Un visu, ko viņš paprasīja, vienu dārga vīna pudeli, un to pašu vīnu pudeli viņš staigāja, dzēra pats un cienāja vēl visus citus backstage'ā, un viss un tāds pilnīgi tāds vienkāršs žeks. Un turpretī ir arī it kā viens DJs, viņam ir 11 cilvēku komanda līdzi, kas tur katru kaut ko lietiņu darīs, un tur raideri ir abnormāli atsevišķi raiders viņam pašam, atsevišķi raiders vēl komandai, tur tiem tā dzērieni, man šitā dzērieni, tur vēl kaut kas, tā, ka tas diapazons ir baigais, jā. Karie bija, viņi nezināja, laikam, uz kurien, kas un kā, viņi bija izdomājuši, ka viņi brauks ar savu apsardzi, pieņemsim arī. Mēs teicām, nē, mums ir apsardzi, viss kārtībā, nevajag savējo ņemt līdzi, būs viss labi. Es vienā no iepriekšējām epizodēm man bija saruna ar Egitu no festivāla Lampa. Aha. Un viņi stāstīja, ka pirmajā pasākumā, kas viņiem bija, viņi saka, pirmā festivāla Lampa, viņai zvanīja no policijas un teica, kā tas nākas, ka tagad rekutas staigā ar bērniem un tur piedzērušies apkārt vārtīsies. Es, cik esmu bijis Summer Soundā, es esmu redzējis, protams, ierēbušas cilvēkus, bet nav nekad bijis, vai arī man vienkārši nav patrāpījies, kad ir tādi, galīgi. Ir visādi. Nav jau tā, ka nav. Festivāls ir liels, un tas ir tā tīrā statistika. Nezinu, vecrīgi arī izies ārā vasaras naktī, nedēļas nogalē, arī pa pilnam cilvēkus ierēbuši redzēs. Tas jau nav tā, ka tas ir kaut kas atrauc no realitātes. Katrā gadījumā, cik tur esmu bijis, es esmu ļoti droši jūties. Mums ir ļoti normāla apsardze. Mēs esam varbūt vienīgais festivāls, kuram ir visā teritorijā video novērošana. Mums ir savas vadības, tur nezinu, pults, tur cilvēki skatās visu laiku, kas notiekās. Mēs cenšamies tā kā visu laicīgi novērst, ja kaut kas pat briest kaut kāda ziepes vai vēl kaut kas tā, ka es domāju, ka normāli. Mums, jebkurā gadījumā, kas man kādreiz kāds prasa, kas ir svarīgākais festivāls, pirmā vietā ir drošība, pēc tam ir saturs un pēc tam viss pārējais. Jā. Bet drošība ir pirms visa pārējā. Klausies, Telšu pilsētiņā ir bijis tā, ka cilvēki negrib braukt prom no Telšu pilsētiņas? Jā. Ir tā bijuši, ka mums tā Telšu pilsētiņa ir līdz svētdienas 3. Citi tur guļ vēl teltīs. Tad jāmodina augšā, tad ir reiz bailes, viņš tur nekustās, viss labi. Klausies, Uldi, mēs ar tevi iepriekš runājām, tu stāstīji, ka bez Summer Sounda tev ir vēl viens interesants projekts, kas šogad Rīgā norisināsies. Tas ir pilnīgi savādāks, tas ir tāds, teiksim, sen briedis īstenībā, varbūt kaut kāds jau 11 gadus, īstenībā jau no 2010. gada. Mēs ar Tomu Grēviņu sen jau par šo te štukojām, ka varētu uztaisīt savādāku pasākumu. Tas pat mēs viņu nesaucam par festivālu, tas ir, mēs saucam tāds tā kā dārza ballīte, garden party.
Nu, jā, tas būs pasākums jūlijā šī gada 7. un 8. Tas būs Rīgā, Meža parka Zaļajā teātrī, Ladi Dadi. Ja var kāds uzmest aci, var ladidadi.lv, tur ir line-ups, tūlīt būs viss izziņots. Pagaidām tur vēl 3 mākslinieki pietrūkst. Nu, tas ir pasākums pieaugušiem cilvēkiem. Ja tas Liepājas pasākums ir visiem, tad šitam mēs skaidri pasakām, tas nav visiem, un mēs arī nereiķinamies, ka tur būs milzīgs apmeklējums. Tas ir kaut kādi 2000, 3000, nu tāds neliels pasākums. Nu, apmēram tikpat, cik šogad tas pozitīvs būs, jā? To es nezinu. Es pat citiem nekomentēju, tas ir viņa pašziņā. Bet nu jā, un tas, kas ir interesanti, ka tas ir, protams, pilsēta, bet tās ir darba dienas. Tā ir otrdiena, trešdiena. Tas nozīmē, ka visiem vasarā ir saplānots tur kāzas, bēres, vēl kaut kas tur ieplānots. Tas arī notiek, uz to arī brauc pa nedēļas nogalēm. Un mums ir darba dienā, tā ka tieši tad uz to arī mēs spriežam, ka tas ir tiem pieaugušiem cilvēkiem, kas negrib vai viņiem ir kaut kādas citas lietas, bet rekur ir pasākums 2 vakari, tas ir vakari tādi no 5 līdz 11 vakarā, katru vakaru pa 5 grupām. Nu, tāds interesants, jā, pasākums. Huldi, šeit Prātspēļu podkāstā mēs ne tikai runājamies par dažādām lietām, bet arī saviem viesiem piedāvājam dažādus izaicinājumus. Tāpēc es tev aicināšu uz Prātspēļu laboratoriju, kur profesors Harijs tev ir sagatavojis dažus uzdevumus. Forši, labi. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esat atkal pieslēgušies Prātspēļu podkāstam, jeb raidierrakstam, un šodien 3 uzdevumus pildīs Uldis no Summer Sound festivāla. Kas viņu sagaida, to viņš nezina. Varbūt viņam ir nojausma, ja viņš ir skaties kādu podkāstu, bet tas vispār viņam būs laikam jaunums. Tad sveiks! Sveiki! Būs 3 uzdevumi. Pirmais būs tāds bišķiņ arhaisks, jo parasti mēs maksājam, kā tu zini, ar karti un kādām sistēmām. Bet, ja padomā kārtīgi, tad ir vēl arī fiziska naudiņa palikusi. Viens no sabiedrības tādiem stūrakmeņiem, man liekas. Un tāpēc, kur arī zeķē mums ir nauda, tev būs 2 minūtes laika, lai izskaitītu ar roku zeķē, cik tur ir. Ar vienu roku? Ar vienu roku, okay, labi. Tas ir, tie ir eiro. Jā. Mums vienmēr prasa, vai tie ir eiro. Jā, ir. Jā, okay. Un tad 3, 2, 1 un aiziet. Katram savu tehniku. Pēc svara varbūt. Nu, tur jābūt riktīgam bodniekam, lai varētu tā pēc skaņas un svaru pateikt, cik ir. Prātspēļu studijā tāds klusums. Tik koncentrējās. 4-3-3. 4,33. Labi. Man nav jāsaka, cik tur ir. Jā, skatāmies. Tā, paga. 3. Tad 4,33, ja? Jā. 3,53. Nu, drusci nokļūdījies. Jā. Nu, jā. Par dažiem centiem. Viens eiro likās kā eiro. Vēl viens kā eiro, jā. Tur. Reku ja šis būtu eiro, tad būtu 4-3-3. Jā, bet nav. Nav. Bet nekas. Bet tu. Jā. Tu atceries vispār, kā Summer Sound sākās, kā viņš beach party kādreiz bija? Tu biji pie tā šūpuļu klāt? Es biju, tur ir tā vēsture tāda, ka beach partijas beidzās 10. gadā. Brāļi Mediņi izdomāja, ka viņi vairāk netaisīs viņu uz Rīgu tā kā. Un tad man tāds šoms Uldis Akselrods. Viņš ir Summer Sound tētis. Īstenībā Uldis Akselrods ir. Un viņš 11. gadā uzrīkoja pirmo. Un tad viņam tur tik viegli negāja, kas loģiski uzsākt jaunu pasākumu viegli neiet. Es viņam tur bišķiņ piepalīdzēju finansiāli, tad viņš uztaisīja 12. gadā otru. Ar negāja tik viegli, un tad 3. gadā viņš teica, viņam savāc šito. tā, ka tad, jā. Es esmu bijis klāt, bet es esmu bijis visos pilnīgi Summer Soundos no pirmā līdz pēdējiem. Sākumā vairāk tāds tā kā atbalstošs, tā kā čoma pasākumā, kaut ko palīdzēt, un tad jau pēc tam nācās tā kā pārņemt arī finansiāli, un vienā brīdī tad es no 18. gada arī pārņēmu tā kooperatīvu pats arī rīkot.
Saki, principā tas sākās arī ar nelielu ideju un lēnām izauga līdz kaut kam. Es domāju, ka ne tik neliela ideja, tas bija drīzāk tā, ka negribējās viņam atstāt tukšu vietu. Jo, bija jau tradīcijas, kā beach partijas bija 10 gadus jau noticis, tur jau taciņi iemīt. Principā Liepā jau vispār, ja tā ņem, tad festivāla kultūra ir no 70. gadiem. Tur vienmēr ir bijuši mūzikas pasākumi, festivāli, konkursi un tā tālāk. Tā ir pilsētu, uz kurien brauc, baudīt mūziku, ballēties un izbaudīt dzīvi un kvalitīvu mūziku paklausīties. Un tur visi tie nemieri gari no turienes ir arī radušies. Tā ir tāda gara tradīcija īstenībā. Ja tas nebūtu Akselrods, tad būtu kāds cits. Tas nozīmē, ka tur tā vieta noteikti nepaliktu tukša. Jā. Viņš arī uz tā viņa arī gāja priekšā. Pirmos viņš vispār taisīja traki, viņš cilvēks kaut kādas 100 grupas. Tur bija tik daudz grupas nevienā festivālā, man liekas, nav Latvijā bijis, cik viņam bija pāri pa 100 grupām. Tagad man liekas, mums ir ļoti, ļoti daudz. Mums ir aptuveni 60 grupas, un tas liekas ļoti daudz. Labi, vēl tā pilsēta, tur kā 20, tad pāri pie 80, pie 90, bet tas jau liekas, viss tas ir stipri pa daudz. Bet uz tiem pasākumiem arī ārzemnieki diezgan daudz iebrauc, jo arī tā, ka mēs tās muzikālās prāta spēles taisījām, mēs konstatējām, ka daļa, puse apmēram mums angliski komunicēja. Lietuvieši tie diezgan tie ir tā kā iedzīvojušies, viņi jau daudziem tur īpašumi un pavada daudz pazīstami ir, kas, ja ne pašā Liepājā, tad tur Bernāti, vēl kaut kur blakus, kaut kādās viesmājās, viņi jau tur dzīvojās, viņi jau gadiem uz priekšu rezervē, tur jau tradīcijām atgriežās katru gadu un tā, ka tas ir, pamatā lietuvieši. Mēs jau arī no Igaunijas atbraukt, tomēr ir tur gabaliņš. Tas ir, ja līdz Rīgai 300, tad tur vēl 200 plus jābrauc tā, ka tas ir drusciņi savādāk. Lai gan zinu, pēc ēpastiem un pēc, ka ir cilvēki arī no tās puses, no Igaunijas. Tālāk tad tāda ir atsevišķa atkarībā varbūt no kāda mākslinieka atbrauc, ka mums kāds vācu DJs bijis, tur kaut vācieši atbrauc kaut ko paklausīties īstie fani. Tā grupām ceļo kaut kas līdzi arī varbūt tādi, kas seko grupām. Tā. Bet mēs jau to saturu tādu, lai speciāli uz Summer Sound brauktu, nezinu, tur pus Vācija vai Francija vai Anglija, nav vismaz loģika. Ne šodien. Jā, bet nav arī, nebūs loģikas, tāpēc, ka, tu vari atvēzēties tik lieliem māksliniekiem, tad, ja tev ir kaut kāda pārliecība, ka tev ir kaut kāda apmeklētāja bāze un viņu pirktspēja. Mūsu pirktspēja, ja mums festivāls ir līdz ap 100 eiro, teiksim, ja tagad būs Telšu pilsētiņa, varbūt būs arī virs 100 eiro kaut kādā brīdī, kāpstens, tad tur jau aiziet tāpat tās ir 200, 250 no cilvēku, un tur nav, nezinu, tur 20 000, tur uzreiz ir 30, 40, 50 000 cilvēku. Tad tur arī tas line-ups ir tāds, ka tam cilvēkam testies kaut kur uz Latviju, 500 km un vēl kaut ko, vai turpat tās 100 km aizbraukt uz kaut kādu savējo Vācijas, Polijas vai tur, nezinu, Nīderlandes festivālu. Tas ir, tur mēs neizkonkurēsim. Tāpēc es reiķinos ar to auditoriju, kas mums ir. Jā, kaut ko pielasīs klāt ļoti labi. Tu esi pats arī paceļojis par kaut kādiem Eiropas festivāliem? Jā. Es varbūt vairāk braukāju pa tādiem profesionālajiem festivāliem, tā saucamie showcase festivāli. Man liekas, šitajā sezonā, tagad no pagājušā festivāla līdz pēdējo es biju pagājušajā nedēļā. Tas, man liekas, ja es neaizbraukšu uz Tallinn Music Week, tad tas būtu bijis tā kā pēdējais pirms šajā sezonā, bet es biju Nīderlande, Vācija, tur, Zviedrija, braukājos tagad Slovenijā bija Ment festivāli. Es vairāk skatos, tur ir tie showcase festivāli tādi, ka ir tāda tā kā konferences daļa, kur mūzikas nozares tā kā profesionāli satiekās, runājās, apmainās idejām, zināšanām, prezentācijas, paneļi, dažādi runāšanas. Un vakaros tad ir grupas, un tur ir parasti tās grupas, ko viņi grib tā kā uz āru dabūt, tā kā sabraukuši no visurienes ir. Mums taču tad arī bija Rīga Music Week, bija rudenī arī. Tad līdzīgi, tas bija pirmo reizi, tad šeit arī bija līdzīgi. Lūk, un tad es tur skatos kādas interesantas grupas, ko varbūt varētu arī atvest uz. Un no šiem es esmu vedis. Es esmu no Zviedrijas, no Nīderlandes, tur... dažādas grupas, ir. Kā tu vari salīdzināt, teiksim, to festivālu kultūru šeit Latvijā un tajās vietās, kur tu esi bijis?
Ja mēs ņemam tos tradicionālos festivālus, kas, teiksim, tie lielie visādi tur Pukela popi un nezinu, kas tur vēl tur palielam līdzīgi. Te īstenībā, tie cilvēki tur Augsts izklaides, prieka. Jā, daudz skatuves, un tad tur kursēs ar tām skatuvēm, jā, tur, kaut ko izklaidējies, vēl kaut ko, jā, tā, ka, tā palielam jau līdzīgi, jā, tā, ka teikt, ka kaut kāds, kas ir interesanti, pieņemsim, ja mēs paņemam kaut kādu tādu, kas man, tā vairāk pārsteidz, jā, mums tie jaunieši, un varbūt es mēģinu tā kā to programmu iedot tādu plašāku, lai arī, pieredzējušāki cilvēkiem būtu interesanti paskatīties. Pieņemsim, tādā Nīderlandē tu vari redzēt daudz vairāk tās paudzes kopā. Pieņemsim, uz punk grupas konci nāk 3 paudzes. Tātad ir vecāki, bērni un mazbērni. Tā, ka tur un visi bliež pie tās. Tāpēc, ka viņi ir izauguši pie tās mūzikas. Mums jau bija tas padomju laiks, kas tiem vecākai paudzei nogrieztu tikai nebija tā mūzika. Ļoti maza daļa bija kaut kā izrāvās tik pie kaut kādas rietumu mūzikas. Tur jau to punkus klausījās tie paši vecāki savā jaunībā, pēc tam klausās viņu bērni un mazbērni klausās. Un viņi iet tur tā kā paudzēm tur iet. Mums ir tomēr, mēs esam vairāk tā kā, tā vecākā paudze, viņiem neliekas, ka tas attiecās uz viņiem. Ko tie jaunieši tikai uz festivāliem tur iet tur tā. Tur vairāk tomēr ir, protams, ir tie tādi lielie ir jaunieši pamatā, lielie festijā, bet ir tādi nišas, kur ir vecāki cilvēki. Nākamais uzdevums pārējām pie otrās klasikas jau šobrīd Prātspēļu podkāstā. Kas tas nav? Uzdevums saucās Prātspēlēs. Tu zini, ka jāpasaka, kas tas ir. Par nepareizām atbildēm Edijs neko nedod vispār. Jā. Tad šeit būs drusciņ savādāk. Tev jāsaka nepareizas atbildes. Attēlā redzēsi 30, uz ekrāna redzēs 30 attēlus. Jā. Viņi mainīsies katru sekundi. Tev jāpasaka, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav, kas tas nav. Un jo tālāk tu tiksi, jo labāk. Jā. 30 sekundžu laikā. Un tā, čik. Cilvēki. Pagaid, šitas vēl ir tikai cilvēki. Tā, un aiziet. Sēņotāji, Aha, traktors, aha, pūces, aha. pele, Ļoti labi. torte, Jā, Jānis, zebra, jā, zirnekļu cilvēks, balerīnas, jā. krāsa, 7 sekundes. mašīna, tauriņš, Jā. biesputra, Un sniegbaltīte. ir, jā, sniegbāt līdz 15. apsveicu. Tas ir otrs labākais rezultāts. Man liekas, ir niķi par pirmo vietu tagad. Bet bija arī gadījums, kad pie pirmā viss šī spēle beidzās vienam podkāstu dalībniekam. Ļoti labi, teicam. Šitas bija virs vidējā. Vai tu piekrīti tādam apgalvojumam, ka nav vērts šobrīd iet uz šiem mūziķiem, kas bija populāri 90. gados, un tagad viņi brauc uz Latviju un veido to savus koncertus, bet viņi vairs nevar ne tik spējīgi padziedāt, ne tik žiparīgi pakustēties, un kad tas ir apmēram tā, ka tev ir bijis pozitīvs iespējas par to, kāds viņš ir tad bijis, un tagad tu redzi, ka viņš vairs nav tajā jaudā, un ka tāds sarūktinājums ir. Tā kā aplausties un sabojāt priekšstatu, jā, tev bijis tāds foršs. Kā kurš? Es esmu redzējis sliktus piemērus un labus piemērus. Jā. Tā, ka es domāju, ka tāds... Kas ir labais piemērs pastāst, kurš tāds foršāks bijis? Nezinu, Žoržs Siksns. Jā, tas jau iet pats par sevi. Nē, tas arī ļoti labs piemērs. Ļoti, ļoti labs piemērs. No mūsu pašiem, jā, pasies Olga, Žoržs, jā, tur bliež normāli. Bet, pasies, tādi paši ir kaut kādi fanlaviņu krimināls, jā, tikko. Es arī rīkoju to koncijā, jā. Džeki bliež normāli, viņi no 90. kā bliež, tā bliež, viss kārtībā. Metalika. Metālika, jā. Protams, jā. Tie visi, jā, šie te. Tie vairāk būtu tādi, kas, varbūt, es nezinu, tur ir vēl interesants moments. Ir tādi, kas ir visu laiku koncertē. Tad tur nav, teiksim tā, arī tas tā kā tu neredzi, ka tev bērni izaug, vai kā tu pats noveco, tāpēc viņus redzi regulāri. Jā. Un tu neredzi to lielo starpības laika posmā. Ja ir kaut kāda grupa, kas kādreiz sen ir bijusi, un tad viņi klusums 20 gadus, un tad izlien ārā, un tad visiem tāds, viņš ir pavisam vecs. Tas bija, teiksim, ar Guns N' Roses, kas bija, ja? Kad viņi atkal atsāka, ja?
Aksels kāds tur slaids skraidīja, un tagad viņš bija pievācies tā kā skatuviskāks. Kļuvis, bet bija tāds, es domāju, šoks bija daudziem tāds, kad ieraudzīja viņu pēc 20 gadiem. Bet, ir labi, ir dažādi. Nauda dara, zin kā, ne jau aiz labas dzīves, viņi arī, kāds ir tīri sirds, gribās atkal uzbliest, bet daudziem jau tas naudas jautājums. Kāds viņus izvelk ārā, sapurina, aiziet. Nopelnīsim vēl bišķi. Jā. Klausies, kādas tavas domas par klubu dzīvi Latvijā? Kāpēc prasu? Jo Rīgā es esmu runājis ar vairākiem tieši klubu īpašniekiem. Viņi vienkārši var ciet, jo cilvēku trūkums ir, viņi nespēja nodrošināt. Paradumu maiņa. Tas ir jaunieši. Klubos tomēr tiešām jaunieši vairāk iet. Jā. Un laikam demogrāfija pirmām kārtām un otrām kārtām arī to, kas ir mums tie jaunieši. Viņiem jau paradumi ir savādāk. Viņi tomēr vairāk tā kā neiet ārā, bet dzīvo virtuālajā pasaulē un baigi grūti viņus izvilkt ārā. Man varbūt ir paveicies, ka es viņus kaut kā izvelku reizes gadā, tad gan viņi saņemās un izlien ārā arī uz aizbrauc kaut kādu festivālu. Bet tas, viss komforta līmenis, negrib līdz rītam tusēt, viņš tur vēl kaut ko vēl. Daudz nelieto alkoholu vispār vairāk, jā. Tas arī tā tendence. Tā ir pozitīva no vienas puses. Jā, protams. Un tas ir, kā es vienā kaut kādā filmā tikko nesen, kad, kas būtu īstenībā tas pareizais, kad klubs piedāvā ļoti daudz dažādas iespējas un izklaides satikt jaunus cilvēkus, iepazīties, pavērot kā ko citu dara. Socializēties, visu kaut ko. Un alkohols jau ir tikai lai, tur atbrīvotos. Principā tas alkohols varētu arī nebūt klubā. Principā, jā. Tā, ja cilvēki mācētu tā bez alkohola, daudz jau saka, ka var tīri labi izdarīt to pašu bez alkohola. Tas jau galvā. Jā, un īstenībā tāpēc arī šis bezalkohols kā alus un vīna segments ir diezgan lielu. Jā, aug, to jau var redzēt. Varās, jā. Jā, man tā ir tāds viens periods, bija veselības dēļ. Alu tas notestēja visus bezalkoholiskos alus. Jā, tas bija interesanti. Jā, es arī alkoholu tikpat kā vispār nelietoju ļoti reti. Un tad es arī nomēģināju daudz un dažādus un tiešām kvalitatīvu. Jā, var atrast tiešām labu. Jā. Un cerēs tusiņā tu dod pagaršot kādam, viņš saka nopietni bezalkoholisks. Es saku, jā, nopietni bezalkoholisks. Jā, tā ir. Kā tu domā? Pēc 5 gadiem, kāds Summersonds izskatīsies? Vēl plašāks, vēl lielāks, jaudīgāks? Tas ir tā, skaties, principā, tai pludmalē ir kaut kādas robežas arī. Un tieši pēdējās dienās mēs par to kaut kā te runājām. Principā, var būt tā, ka ir sestdiena varētu būt soldauts pat ātrāk nekā pēc tiem 5 gadiem. Ja viņš tā turpinās tādā pašā garā augt, un ja vēl tie lietuvieši te piebrauks vēl daži tūkstoši klāt, jo, principā, es teiktu, ka mums pludmalē 25,000 vienlaicīgi cilvēki. Mēs tur vairāk arī no drošības viedokļa nevarētu vairāk. Tā, ka tur pat vien jau esam. Jā, tad vai mainīt lokāciju, vai vēl kaut ko. Es negribētu. Es domāju, ka mēs paliksim turpat labāk, lai mēs esam tāds festivāls, kurš ir laicīgi soldauts, jau kad ir izpārdots un viss, un vairāk biļešu nav. Un tad slīpējam viņu vairāk uz to kvalitāti, bet neiet kvantitātē. Tas būtu tie griezti. Jo tas arī īstenībā tāds jautājums ir no tādas drošības un ilgtermiņa tādas stabilitātes ir no tāda tā kā uzņēmuma drošības. Tu izšaus vienu gadu, varbūt tur vairāk un sadomāsies, ka tā viss būs baigi labi, tā vienmēr uz priekšu, un tad tur line-upus savācies tādu, un pēc nākamā gadā kritums, un tad tu nevar atļauties, un tad ir slikti. Tāpēc mēs arī es saku, kā jūs augat, mēs lēzeni. Mēs lēnām pa drusciņiem pieliekam klāt, bet tādiem bez lieliem rāvieniem. Tie lielie rāvieni citreiz bīstami ir. Bet, teiksim, gadu laikā tu rīko arī kaut kādus citus pasākumus vēl? Es negribētu, bet man visu laiku kaut kādi uzrodās. Tad viena grupai jāuzrīko. Es ik pa laikam kaut kādus mazākus koncertus. Nē, labi, es esmu brīvprātīgi vēl. Es kopā ar Uldim Rudakam pieslēdzos Kartupeļpalmu arī palīdzu. Tas, kas bija pagājušā gadā, tagad to es, un droši vien, ka šogad arī būs tā, ka tas jaunais pasākums Meža parkā varētu būt.
grupas, kaut kādi pāris konči droši vien būs. Citreiz sanāk tā, ka kaut kāda grupa ir, tu gribi festivālam, bet viņi grib izbraukt visu Baltijas valsti. Un tad nākās vēl arī domāt par Igauniju un Lietuvu. Ja? Tad tur man kaut kādi čomi ir, ar kuriem kopā var taisīt, un tad nākās taisīt 3 končus. Tev ir festivālā mākslinieks un vēl 2 konči tur Viļņā un Tallinā. Nākās. Uldi, bieži reklāmās ir redzama šis te maskots, teiksim tā, Summer Sound. Kas tas ir? Samerīts. Samerīts tas ir vārds viņam, jā, tas viņam ir Samerīts, jā, viņam ir vārds. Tas parādījās kādu laiku atpakaļ. Laikam tas tomēr ir manis izdomāts. Mums bija tāds viens brainstorms, bet tā konceptuāli man tā ideja bija tāda, ka tas ataino to, ka Summer Sounds var būt jebkurš. Tur nav, es kaut kādus gadus es tur ņēmu tā kā cilvēks, kas tā kā prezentētu vai tā kā stāstītu par Summer Sound, bet tas ir konkrēts cilvēks. Un te viņš vienu gadu ir, vienu gadu nav, tad atkal, viņš baigi sasaistās. Tas nozīmē, ka tu principā atdod to savu tēlu kādam konkrēta cilvēka rokās, un tad tu bišķi atkarīgs esi no tāds. Un tad es gribēju uztaisīt tā, ka tas ir festivāla tēls, kas tur tā maskota katrs var būt. Jā. Vīrietis, sieviete, tur liels, mazs, vecs, jauns, un tas arī ataino to festivāla būtību, ka festivālā var būt jebkurš. Tas nav tā, ka tev ir jābūt tieši tāda tur dzimuma, vecuma un tā tālāk. Nē, tur var jebkurš atnākt uz festivālu un ballēties, jā. Un tagad dosimies uz prāta spēlēm klasiskajā izpratnē, tikai ar bišķi modernāku piesitienu. Tātad aiziet laiks. Tu spried pogu un saki man pareizo atbildi mutiski. Būs 4 atbilžu varianti. Jo ilgāk tu domāsi, jo mazāk punktus tu saņemsi. Par mūzikas tēmu. Tīrākā sagadīšanās. Kurš fakts par grupu labvēlīgais tips ir patiess? Tā atbildes varianti. Grupas tūris autobusu dēvē par bobiku. Grupas agrākais nosaukums bija kā 2 pirkstus. Grupas logo ir nošpikot no Marlboro paceņas vai arī aiziet laiks un spied. 1. aprīlī. Ko man vēl ir? Ar mūziku saistīts kungs, ko es te vēl strīdēšos. Jep, bet iespējams, ka arī B variants varētu būt taisnība. Nākamais par kino. Arī mūzika kino ļoti tuvu. Tad nosauciet visprestižāko apbalvojumu, kuru var iegūt Kannu kinofestivālā. Palmas zars. Palmas zars. Aiziet, pēdējā no zelta vēl. Labs sākums. 190 punkti 2. jautājumā. Nākamais mums ir par ko tur rokā, puisis. Sažmiedz acis, varbūt pateiks, kas viņš tāds ir. Disketi. Disketi. Šoreiz nē. Disketē, es domāju, ir 1,44 megabaiti. Tur tik daudz A4 lapas nesanāks ielikt iekšā, bet tas ir Bills Gates ar kompaktdisku. Tajā brīdī tas bija kaut kas revolucionārs. Un tas apjoms, ko ierakstīt tajā diskā, tas ir tas, kas ir uzmaukts. Labi. Štokiem papīra formātā. Šeit Edijs man palīdzēs, ja kas. Cik maksimāli punktus lielais var norakt zolē? Es nezinu noteikums. 22. Edij? Jā. Paldies. Te varētu man piečakarēt. Arī pateikt jebko. Uz laimes pulksteņa uzrakstīti 5 laimes produkcijas segmenti, kurš tur nav minēts. Ledenis, zefīrs, karamela vai marmelāde? Zefīrs. Zefīrs, tas saka, ka nav. Bet, kurš skatās? Es zinu, ka viņš tur ir un būs. Bet, tam marmelāde. Marmelāde nav rakstīta, jā. Kurā vēsturiskajā reģionā valdīja karalis Gambrīns, alus un aldaru aizbildnis? Tagad visiem alustiem darītājiem vajag lūgties, lai silts laiks un labi sanāk uzbrūvēt. Tur Flandrija. Un, vai tu domā tagad, kad saki Flandrija. Jā. Mēs laikās to uz rekordu. Jo Behēmija, tā ir speciāla kļūda? Nav tādas. Tāpēc es tā, ka tas var izmest uzreiz ārā. Tas tādas nav. Nākamais. Kā sauc šo Rundāles pils dārza daļu? Zaļā skatuve, atskaņu estrāde, zaļais teātris, pils skatuve. Zaļā skatuve.
zaļā skatuve, zaļais teātris. Nu, te ja minēja. Tad es zināju, tagad gan zināšu. Nākamais ir par to, šo delikatesi mēdz saukt par melno zeltu. Lai to iegūtu, tālāk var nākt kāds dzīvnieks. Cūka. Kas ir melnais zelts? Trifels. Bet zināju, ka ir suni var meklēt, bet moments ir tāds, ka cūku labāk atrod, bet viņu var apēst viņas. Tāpēc vajag ātrāk no mutes viņai rot ārā. Jā. Tā, un es saku, ka jā, cūka viennozīmīgi. Kas tālāk, kuru no šiem variantiem visbiežāk izmanto Švarcvaldes kūkas pagatavošanā? Zemenes, ķiršus, jāņogas vai avens? Ķiršus uzminēju. Jā, viennozīmīgi Švarcvaldes ķiršu kūciņu. Un pēdējais jautājums. Kuras ASV pilsētas nosaukums senāk bija Jaunā Amsterdama? Ņujorka. Manhetenas vienā no apkaimēm. Tur tieši tā nīderlandieši ieperinājās uz brītiņu. 619 punkti, tas ir rekords. Tu viennozīmīgi esi uzvarējis. Tā, mums ir uzvarētājs, tie pavisam noteikti. Apsveicu, trīs uzdevumi izpildīti, kā nemetās, trešais ir sevišķi. Dāmas un kungi, sekojiet līdzi mums Prāta spēļu mājaslapā, Facebookā un visur citur, kur jūs mūs varat atrast. Tiekamies nākamajā podkastā. Atā! Es tev izstāstīšu, viens no mūsu lielākajiem fakapiem bija tad, kad mēs bijām uztaisījuši pašu savu prātspēļu aplikāciju, caur kuru varēja spēlēt. Tas bija 17. gads, man liekas, vai kaut kas ap to. Un bija viens liels pasākums, vienam lielam uzņēmumam, tur vairāk 100 cilvēki. Un jāsākās spēlē ir, un tu nevari paspēlēt, tāpēc, ka serveris ir uzkāries. Vienkārši uzkāries, un tu zvani, un backups tur vai nu neatbild, vai nu tā kā atbild, saka, sorry, mēs risinam, jo viņam telefons ir karsts, jo uz tā serveri ir vesela kaudze. Jā. Un toreiz brālim bija grūti, brālis to spēli vadīja. Viņš izgāja no situācijas, viņš ir atraktīvs cilvēks. Jā. Un tad viņš tika galā, bet vienalga es stādos priekšā, kā viņš jutās. Tas bija tāds šausmīgi. Tehnoloģijas, jā. Tā kā, turēsim īkšķi, lai mums viss izdodās. Zini, kā var zibens iespērt vai vēl viens. Apskaties, kā uz dziesmu svētkiem, zibens iespēra un viss. Jums arī tur pilns ar ģeneratoriem, vai ne? Mums ir pilns ar ģeneratoriem, bet, bet tur tā lieta, ka ir pilns ar ģeneratoriem. Tas man teritorijā ir kaut kādi 20 pāri ģeneratori, un pie lielajām skatuvēm ir nodublēts pa diviem tiem ģeneratoriem, tā kā nodublēts pilnībā. Un tad arī tas, ka tu nekad neliec kopā ēdinātājs ar skatuvēm, vēl kaut ko tādas visādas atrakcijas. Gaismu skaņu atsevišķi. Jā, viss tur, tā, ka viss nenobirs, tā, ka tur kaut kā risinās. Tu var kaut kādu pauzi dabūt vai vēl kaut ko, bet tev ir turpat uz vietas viss ir. Tā, ka tur, Cik tā komandā ir cilvēki? Cauru gadu man ir 4 cilvēki, 4 meitenes, kas darbojās. Pamatā tas ir, ir festivāla direktori, tā ka, tas ir tā, ka kamēr tu nevar atļauties darbinieks, tikmēr jādara viss pats. Tad, kad tu esi kaut cik atspēries, tad jāņem jāņem kāds cits, jo nedrīkst visu. Ne tāpēc, ka tu visu nevarētu izdarīt, tā es jau kaut kāds darīju, bet tāpēc, ka tas ir no stabilitātes. Tas pasākums ir pietiekami liels, viss nedrīkst būt atkarīgs no manas viena. Tur viņam jānotiek jebkurā gadījumā uz priekšu. Tāpēc, un tur mārketings, sociātīkli, PRs vairāk tas ir cauru gadu, tas mums ir. Un tad uz festivāla dienām tur uzaug tas kodols, tas ir kādi speciālisti, mēs viņus sauksim tā, ka tad ir uz kaut kādiem 30 cilvēkiem tur uzauga. Tas personāls, kas vispār darbojas, tur ņemam viss biļešu kontroles, check-in, aproču licēji, tur, apsargi, dažādi tehniskie un vēl kaut kas, un tad vēl visas tur ēdinātāji, dzirdinātāji, tad ir tas, kas piedalās festivālā, un tur tūkstošiem cilvēku, tad uz to brīdi saskrien baigā čupa tur, tā ka. Tu atceries, kā tu pirmoreiz atnāc uz prāta spēlēm? Neatceros, bet tas noteikti bija jau, kad vēl Bārs I Love You bija. Jo es kaut kur sapazinos ar to komandu, kurā es spēlēju.
Tur viņi bija atnākuši uz bāru un kaut kādā caur paziņām, un viņi teica, jau atnāca uzspēlēt. Tad arī uzaicināja tā, ka tas ir noteikti kaut kad, vismaz 17, 18 kaut kad tad, jā. Tad tie gadi kaut kad. Nē, tu piedzīvoji arī mūsu Covid laikus. Jā. Man liekas, ka jūs kaut kad vēlāk. Nē, varbūt sen, jā. Nē, tas noteikti vajadzēja no tā laika. Jo es atceros, kā es iepazinos ar komandu. Jā, es neatceros, kā es biju pirmā šeit. Es atceros tos cilvēkus, kurus viņus iepazinu un kā tas bija. Un kad, jā. Jā, bet Covid laiks tas gan bija interesants. Un es atceros visas tās sētiņas, kas bija jātaisa. Mēs šmērījām tos attālumus starp galdiem. Es taču uztaisīju festivālu Covid laikā. Atceries, bija tāds Spilvētas autofestivāls. Jā. Tas manējais, jā. Un es uztaisīju, es vēl sanāca izdzīt cauri ministru kabinetam izmaiņas likumā, kad drīkst ēdināt un dzirdināt. Es izdomāju tādu bezkontakta piegādi, tad vēl mobilī bija, tad viss uz tās aplikācijas sēdi mašīnā. Un es viss mašīnas saliku tādā matricā. Jā, es atceros to visu. Jā, un tad pasūtīju uz mašīnu, tev uz jumta, un uzreiz samaksāju, tev uz jumta nolika, viss izņem ārā, viss. Jā, es atceros, mēs tajā laikā arī mēģinājām visādus risinājumus veidot, un viens no tiem bija ārā kino, bet tur arī tā kā viss bija jau sataisīts, bet mums pateica, nē, jo nevar tā darīt, nevar tā. Es saku, bet pēc likuma taču tā un tā. Jā, bet mēs tomēr to traktējam šādā te veidā, un diemžēl nesanāca tas. Jā, bet tas tāpat tā bija tāda, kāda mocīšanās. Tas bija, protams, ka tā ir mocīšanās, bet tas bija atkal interesanti, ka tu vari arī pie tādiem apstākļiem, labi, tur nopelnīt tāpat neko nevar, bet tas ir tiem cilvēkiem arī bija interesanti. Vienkārši atbrauc, tāpēc, ka tāda vairāk nekad nebūs. Tāds nebūs vairāk. Šeit es tev piekritīšu, ka es arī esmu dažreiz iesaistījies projektos, kur varbūt nav tā peļņa svarīga, bet forši cilvēkiem izdarīt kaut ko. Jā. Bet atgriežoties pie tā, atceries, tur bija vēl tāda noteikuma, ka tu nedrīkstēji logu vaļā turēt. Mašīnai, laikam, tāds bija. Tur bija tā fiška, ka tev logs nedrīkstēja būt vaļā, tev obligāti logam bija ciet. Un taču bija jau kaut kas par sodīšanu arī, kaut kas prātā tāds. Jā. Bija visādi brīnumi, jā. Kas tev prāt spēlēs vislabāk, kur jautājumi iet? Es jau, es tā diezgan dažādas tēmas paķeru, bet, dažreiz kaut kas tāds, kas ir tādi nestandarti, varbūt, kas nav tīri uz zināšanā, bet izdomāšanu, tie man šeit tad sanāk uzķert to ideju un kaut kādas tur, nezinu, varbūt fizikas lietas. Mūzika varbūt? Mūzika tas ir tāds maldīgs priekšstats, tur drīzāk mans dēls, tas Mārtiņš, tas ir mūzikā, jā. Nē, protams, es zinu lietas, es domāju, es zinu vairāk nekā vidēji cilvēki, varbūt es vecāku mūziku. Mārtiņu es redzu parasti, viņš... Jā, tur ir, jā. Viņš ir profesionāli to nodarbojās. Tā kā radio DJs, viņam gan tā ir viņa dzīves aizrautība un arī jā, un to viņš arī dara. Bet, mūzika, protams. Izcevišķi vēl uzprasa kaut ko par Liepāju, par Samersādu, vēl kaut ko. Tad, jā. Izcevišķi ir jautājumi par Liepāju, nosauciet, kas tā pa ēku vai vēl kaut kas, tad tas to tuvāk. Kā, es esmu rīdznieks. Tā kā, es biju interesanti kaut kādu brīdi. Es jau tagad, jau daudz labāk zinu Liepāju un daudzas vietas, kur kā standartā viss kādreiz bija aizbraucis Liepāja, Fontēns, viss tur, ar to arī sākās un beidzās rīdznieku Liepājas apmeklējums. Pārbrauc pāri kanālam pa labi un viss, līdz viesnīcai varbūt aiziet, bet Liepāja ir liela. Liepāja ir liela, gan teritoriāli un ir interesanti. Tur ir tik daudz visādas vietas, un tāpēc man arī patīk kaut ko nest ārpus tās festivāla teritorijas, lai tie cilvēki redz kaut ko bišķiņu vairāk nekā tikai to, lai nav tā kā iepriekš. Tad Rīga, mašīna, festivāla teritorija un projām ir cauri. Tur neko citu neredz kā tikai festivāli. Tad jau liekas, viss Liepāja tas festivāls ir. Nē. Uldē, ar ko tu nodarbojies pirms festivāla? Mūzika un festivāls ir vispār tāda drusciņa. Maza lieta, ne maza lieta, bet tas ir tāds vairāk. Nē, es esmu fintechos, visas tādas ar finanšu norēķinu lietām. Tas ir
tāds mobilī, jā, tas es esmu no dibināšanas līdz pat. Tagad jau vairs nav jau viss pārdevām tā kā, bet tur es esmu ar visādiem karšu norēķiniem, maksājumu risinājumiem. Tagad arī vienā starptautiskā uzņēmumā, ar Ukraiņiem kopā viens uzņēmums ir arī tieši maksājumu nozarē, vairāk tāds infrastruktūras business to business, nevis uz patērētāju tirgu, bet tāds, pamatlieta, jā, es esmu norēķini. Tā. Tad man tev jautājums, kāpēc ar mobilī nevar vairāk pa Eiroparku norēķināties? Eiroparks negrib. Viņi negribēja? Jā, tas jau tur tāds Eiroparks. Tas vēl tagad pavisam es neesmu. Tagad jau ir pāris gadi jau prom tā, ka kaut kur jau vēl, man liekas, var kaut kādas zonas. Vai, varētu būt, ka viņi nogriez kaut kādas zonas nost, ko viņi negribēja. Jo viņi jau paši gribēja to tā kā pārņemt, tā kā to visu. Nē, viņiem ir aplikācija. Es negribu neko sliktu par viņiem teikt. Ir ok, bet vienkārši ļoti ērti bija tajā brīdī, kad tev ir viena aplikācija pilnīgi viss. Jā. Man arī Eiroparka aplikācija arī man ir jau kādas vietas, kur nav variantu. Jā, ir jāņem otra aplikācija. Bet, jā, runājot par šo, varbūt tu zini par kaut kādiem jaunumiem, kaut kādām inovācijām, kas varētu parādīties arī šajā jomā? Tu domā tieši tā kā maksājumiem vispār kā tādiem? Skaties, teiksim, šīs lietas parādījās, ka tu vari ēdienu pasūtīt, ka tu vari mašīnu paņemt, skūteri paņemt, apmaksāt kaut ko šādā veidā. Man liekas, ļoti ērti. Protams, tas ir paver pilnīgi jaunu ekonomiku. Tas aptiem tā kā to visu izdara, tāpēc, ka ir vietāluņi parādījās. Tad uz tās platformas, ja zinātu, jau droši vien, ka to kaut ko jau... Nē, es nezinu, vai kaut kas tāds... Noteikti kaut kādas visādas jaunas lietas radīsies, bet viens lietas, kas radīsies esošās, tās vides ietvaros, kas ir, ja tev bija taksmetrs, tur pielika klāt ēšana, tur pielika kaut kādu transportu klāt, vēl kaut ko. Tā ekonomika, tas dzīves veids, pateikt, vai pat tā attieksme pret dzīvi, kad man nepiedara lietas, es viņas īrēju. Tā jau iet plašumā. Es vienmēr smējos, ka Latvijā ir vai zemnieku uzņēmumi, vai tādi starptautiski uzņēmumi. Jo zemniekiem visi mājās, visi serveri savējie, visi tur neko neīrē, tev visiem ražošanas līdzekļiem ir jābūt saviem. Un tad citi atkal, kas pilnīgi neko netur, pilnīgi plāna kompānija, visi mākonī un nekā. Tas ir tās divas filozofijas, un abām droši vien ir kaut kāds plusi un mīnusi, un abām ir iespēja izdzīvot. Es domāju, tajā vidē noteikti vēl ies tālāk, ko vēl var īrēt, ko vēl var iznomāt. Aizies līdz apģērbam, varbūt arī, ka es iznomāju apģērbu. Arī. Kā mākslīgais intelekts tavā dzīvē ieviesies? Es lietoju, bet ļoti kritiski pieejot. Uz to es vairāk viņu lietoju tā kā ikdienā palīdz drusciņi ar tekstiem. Ātrāk var kaut ko, bet man nepatīk tā, es tā tīri kopiju pēc neņemu to, ko uzrakstu. Es vienmēr atstāju savas kaut kādas kļūdas, muļķības, vēl kaut kādu, citreiz paņem dažus teikumus tikai to, ko nevis visu tekstu, kaut ko. Kaut kādā dzīvumam ir jāpaliek. Es varbūt citreiz nav laika tur piedomāt. Līdz tas ir angliski vai vēl kaut kas jāraksta, tad uzrakstīs saviem vārdiem, kā tu domā, viņš tā drusciņi smukāk uzrakstīs. Jā. Citreiz pārāk smuki man tā nepatīk. Es labāk atstāju savu slikto versiju. Es nemācīšu tagad pateikt, cik procenti tieši, bet virs 50 vairākos sociālajos tīklos ir tieši mākslīgā intelekta veidotie saturi. Un līdz ar to, kad cilvēks lasa, viņi ir tādi pārāk sterili, tādi pārāk pareizi. Pazūd tā dzīvības sajūta tajā visā iekšā. Spīd cauri, ka tas ir mākslīgais intelekts. Es nezinu, es varu, labi, visi jau saka, tu nepateiksi, ka tu to uztaisīs mākslas. Labi, visam droši vien nepateikšu, bet daudz, kur tu vienkārši spīd cauri, ka tev to visu rakstīs mākslīgais intelekts. Un tāpēc man negribās arī pretī dot cilvēkiem sūtīt tīru mākslīgā intelektu, tad tas no manis tur nekā nav. Bet kļūdīties ir cilvēcīgi, pareizi. Tieši tā. Un man liekas, mēs arī esam skaisti tajā, ka mēs neesam vienmēr perfekti un ideāli. Katrs ir ar to savu rozīnīti. Tieši tā.
nav tā perfekta angļu valoda, tur kaut kādām kļūdām raksta, bet viņas ir tur cilvēcīgi. Jā, tas tā ir. Jā. Nē, es domāju, mākslīgais intelekts, īstenībā tur ir tā lieta, kad mākslīgais intelekts viens veids, kā viņu lietot, ir, teiksim, un kas man liekas, to, kas standartā visiem pirmais nāk prātā, ir uzlabot esošo darbu, efektivizēt. Tas nozīmē, ka tu vari ātrāk izdarīt to pašu. Bet otrs jau ir domāt, kā tas mākslīgais intelekts drīzāk ir jāizmanto, kā tu vari būvēt kaut kāds pilnīgi jauns. Tas, ko tikko runājām, ka tas vietālrunis ienāca elektrība, ienāca internets, ienāca vietālrunis, baigie lēcieni tādā attīstībā. Šis, es domāju, ka ir nākamais lēciens, bet ne tik daudz tā kā viņu izmantot, lai uzlabotu mūs kā cilvēkus, teiksim, labotu mūsu kļūdas un vēl kaut ko. Mēs esam par lēnu vai tur kļūdamies vēl ko. Man liekas, tas nav tas īstais uzdevums mākslīgiem intelektam. Mākslīgiem intelektam ir radīt jaunas lietas, kuras nav bijušas. Tādas ar viņa palīdzību var izdarīt kaut kādas lietas, kas vispār nav iepriekš bijušas. Vienā no semināriem, kurus apmeklēju Latvijas Universitātē, tika stāstīts par prasmēm, par cilvēku prasmēm, un tur bija tāds ļoti interesants grafiks, uztaisīts, ka pirms 100 gadiem tās tavas prasmes bija tik gadus derīgas, tad tagad līdz mūsdienām jau ir saglabājies tas, ka tās tavas prasmes ir 5 gadu derīgas tikai. Ka reāli tev reizi 5 gados jau, jau ātrāk, tev kaut kas jāmācās, jo tas, ko tu iemācījies, tad vairs nav derīgs. Un ja mēs paņemam, es mācījos 90. gados, tur teiksim par datoriem un tādām lietām, tas kaut kādi pamati ir, bet visu laiku šīs zināšanas ir jāpilnveido. Jā, tas ir. Un tas ir tādā ziņā arī tas ir. Es domāju, ka cilvēkiem, kas ir mācījušies kaut ko citu, tas ir baigi smadzenes, ir jāpārlauž, lai tu ieietu kaut kādā pilnīgi jaunā domāšanas veidā, lai izmantotu to mākslīgo intelektu tieši tam, lai radītu kaut kādas jaunas lietas. Es vienkārši tikai kādu ir rakstā mašīnu, pēc tam dators un kopētājs, un tad uz printera visu, un tu tikai efektīvāk, bet tu dari vēl joprojām tās pašas lietas. Un šeit es sagaidu, ka tas varētu būt, ka tas rada kaut ko pavisam jaunu, bet tas ir, kamēr cilvēki domās pa vecam, nekas jauns tur arī nebūs. Un tas jāizmaina arī domāšana. Tas nenāks pats no sevis. Jā. Tāpēc jālasa grāmatas un jāspēlē prātspēles. Tieši tā. Uldi, paldies, ka atnāci pie mums ciemos. Man tiešām bija ļoti interesanti ar tevi parunāties. Tiekamies prātspēlēs un lai tev forši festivāli. Jā, paldies. Veiksmes. Jā, visiem.